būs viens mazais pirmatnējo cilvēku gājiens ar lāpām pūpīti. Ir mazliet saliktas gaismiņas, kur saliktas dūmiņi, ja tu var redzēt, un atmosfēra stundas laikā apmēram sagatavota tāda mazliet mistiska, kas gluži neatbilst pirmatniem cilvēkiem, bet es domāju, ka būs diezgan efektīvs skats bildēs. Pastāsti par sevi mazliet. Bildēt es sāku īstenībā ar Mārtiņu Bahmani kaut kādā klasē 5. 6. kad mākslinieks paņēma nopirkas mēnu 8 un pateica, ka man ar tādu vajag. Un tam man vecāki tādu uzdāvināja, viņi toreiz maksāja latu laikam. Tam mēs pabildējām pāris diapozitīvus kaut kāds pāris mēnešus un tad nolikām viņu maliņā. Tad pagāja pāris gadi, skaros vestām plauktās tā fočukus. Nu labi, jānopērk filmiņu. Nopirku filmiņu. Izfočēju 1, izfočēju 2, 3, 4. Draugi saka, tur tas baigi labais, tur tam kadrējumus, viss tā. Bija tā, ka pieteicās pirmās fotosesijas. Tā pamazām viss aizgāja. Kādam ir jābūt labam fotogrāfam? Fotogrāfim ir jāuztver otrs cilvēks, kurš ir tas, kas pasūta bildītas, un fotogrāfam ir jābūt pārliecinātam, ka viņš ir izpildīt to, ko otrs cilvēks grib. Bet no tehniskās puses? Kamera ir jābūt uz tu ar viņu. Ir jāzina, ko tu no viņas var dabūt ārā, un pielāgoties jebkurai situācijai. Kā tu panāc bildēs to noskaņu? Noskaņa principā parādās, kad es paskatos caur kameru. Ja man patīk, tad es to visu mēģinu izpušķot vēl graznā, kā man patīkās. Ja man nepatīk, es paskatos, izdzēšu to bildīt pirmo, kas ir nobildēta, kur nepatīk, un meklēju citu rakursu, kamēr man patīk. Un tā kā iepatīkās, arī pamazām nobildēju vienu, paskatos, tur redzēt to un šito, tur padomāju, ko izpašķoju, pielāgoju cilvēku videi, pielāgoju vidi cilvēkam. Bet kā ar cilvēkiem, kā no viņiem dabūt ārā to, ko tev tajā bildē vajag? Galvenais radīt noskaņu, tārpus mūziku, kas šajā gadījumā man nav, un tad cilvēki paši iejūtās. Kas te riņķi notiekās? Un 3 naktī vienkārši man sāka tīties filma tā, tinās, un es vienkārši redzu tādas vīzijas, ka kaut kādi pirmatnie cilvēki kaut kur ložņā, kaut kur staigā, viss notiekās. Ko bija visgrūtāk, saorganizēt, kāpēc es aizņēmu tik daudz laika? Grūtības nebija nevienu mirkli. Cilvēki ir ļoti atsaucīgi, tu var redzēt, cik ir atbraukuši un cik bija vakar un cik būs rīt. Viss mūsu idejas, viss tikai sāksies no rītdienas. Šodien bija tāds apmēram vēl tāds iesildīšanās un bildes vienkārši tādas, Bildes tiek fotografētas pēc kaut kāda noteikta stāsta, kaut kāda scenārija. Ir apmēram tās lielākās skits, apmēram, piemēram, dancošā pa ugunskura, kaut kāds mežoņas skrējiens pa upi, bet sīkāk, pieņemsim, tas viss top uz vietas. Kāds kaut ko iesaka, kāds kaut ko pasaka, man pašam kaut kas parādās, un tā tas viss tās sīkākās lietas kaut kas arī top. Kas ir sarežģītākā lieta vai sarežģītākā fotosesija, ko tev ir nācies fotografēt? Ja godīgi, šī varētu būt viena no sarežģītākajām, jo šī ir 2. diena, kad tiek bildēts, principā, gan non-stopā. Kad tu pabildē, paguli, nākā no rīta vakaram bildē, tev galva pilnīgi tukša, tu pat īsti nesaproti, kas notiekās. Tu neuzturi vairs tās visas lietas tā. Un tagad vakarā es atkal saņēmos, ieraudzīju to skatu priekšā, man tinkš vienkārši ieslēdzēs otrais kaut kāds, otrā dzīvība, kā saka, un tad atkal viss aizgāja tā kā. Domāju, kad rītā būs tas pats. Runā, kad visgrūtāk fotografēt ir dzīvnieks un bērnus, vai tā tiešām ir? Daļai taisnība nav, nepiekrīt tam, ka tas ir visgrūtāk. Tas ir atkarīgs, kas ir jābildē, kāda situācija, bet ir grūti. Bērnus un dzīvniekus ir grūti, jo ar viņiem tu nevar pateikt, kas ir jādara, jo kaut kādos 70% principā var bērni, vienkārši viņam ienāk prātā, viņš to izdarīs, un dzīvnieks vispār neparedzams principā. Šodien notika fotografēšanās arī ar zirgu. Teiksim, salīdzinoši ar citiem dzīvniekiem, vai tas bija vienkāršāk vai sarežģītāk? Zirdziņš arī ir tāds, mazliet bija tramīgs, viņam šī vide ir mazliet sveša, un tā meitene, kas bildēja šodien zirdziņu, bija mazliet sabijusies, jo, zirdziņš pēkšņi stāv, viņš pēkšņi pagriež galvu uz vienu pusi, un meiteņš satrūkstās, tad viņš sāk ar savu ķepu kasīties pa ūdeni, un meitene, nezin kā reaģēt. Varēja just, kad
Tad brīdī, kad ir zirdziņš baigi perfektā pozā, atkal meitene mazliet sabijusies, atkāpusies, nav tās vai otrādi, ka meitene ir labi, zirdziņš kaut kur pagriezies, un to visu apvienot ir baigi grūti. Vai tev ir kaut kādas idejas, ko tu ar tām bildēm darīs pēc tam? Pirmais droši vien būs kaut kāda izstāde, es domāju. Tālāk tad redzēt, kā viss aizies, kā cilvēki reaģēs uz bildēm, un šādu tēmu, principā, es vēl nekur tā īsti neesmu redzējis tik plaši apspēlēt. Es gribētu pavērot no malas, kā tas viss aiziet vispār publikā.